Čau, kārtē epizodē. Šodien es parunāšu par to, kā atbrīvoties no smadzeņu miglas, jeb angļu valodā sauc kā brain fog. Un mēs šodien arī kopā ar sievu pastaigājamies. Laikapstākļi pagaidām nelutina, kā ir saule, bet ir augsts. Tur ir vējš, līdz ar to nedaudz izaicinošāk ir ierakstīt video. Skaņai, jā. Bet par tēmu. Kas ir brain fog, jeb smadzeņu migla? Īsnībā atceries to sajūtu, varbūt, ka tev viņa ir pašreiz, es nezinu. Man ir tā bijis bieži agrāk, kad ir tā sajūta, ka tu esi ieraudzis darbos un tu esi kaut kādā mērā aizmirsis par sevi. Un tu esi tādā močīšanas režīmā. Un tad tu liekas, ka tu nepaceldams galvu tur strādā. Tev nav laika tur iziet ārā, paņemt pārtraukumu. Tev tur mājās viss kaut kas notiek. Un vienā brīdī tu attopies, ka ir tāda dzīvo tādā tā kā paralēlā realitātē, un tu nejūti sevi, un tad tev vienā brīdī var pat sākties arī iesnas slimība, jo vienkārši... Tā sajūta, ne? Jā, tāds robota režīms kaut kāds ir ieslēdzies, un tas ir īpaši tādiem intelektuālā darba veicējiem. Tas ir, es zinu pēc sevis, ka man tā bija bieži, kad vienkārši tu strādā un attopies, ka tu kaut ko nefiltrē un tev krītās arī kapacitāte, jo krītās tev enerģija. Tu strādā ar prātu vai nogurdini savu prātu ar telefonu, sociālajiem tīkliem, ziņām, un tev vienā brīdī tās informācijas ir pa daudz. Un principā tā smadzeņu migla rodās arī no hroniska noguruma, hroniska stresa. Un tu vienkārši esi aizmirsis par sevi. Bet man ir risinājums, kā to tikt galā. Un es esmu pārbaudījis to uz sevi, un man šīs divas pieejas ļoti labi strādā. Un īsnībā tas, ka tev ir tā smadzeņu migla, ja tas brain fog, tas smadzeņu nogurums, tāds, kas pārvēršās tādā vispārējā nogurumā, tas īstenībā no vienas puses tas ir normāls stāvoklis, bet jautājums, cik tu ātri vari tikt no tā ārā. Tas ir pats svarīgākais, jo mēs visi varam tajā iekāpt. Es tajā iekāpju joprojām, bet manā gadījumā pozitīvs ir tas, ka es no tā varu tikt ātri ārā. Un kas tad man palīdz? Man palīdz Wim Hof elpošanas metode. Jo tas, ko tā Wim Hof elpošanas metode izdara, viņa izmaina fizioloģiski gāzapmaiņas, respektīvi notiek fizioloģiskas gāzapmaiņas, kas izmaina arī smadzeņu darbību. Respektīvi, tā Wim Hof metode strādā tā, kad ir tās 30 elpas aizturu un tad 3 piegājieni. Un tas konkrēti restartē nervu sistēmu un tavu smadzeņu darbību. Un pēc tam, ko ir svarīgi izdarīt, manuprāt, ko es arī pats sev pasaku, es uzlieku tādu kā nodomu tai atlikušai dienai, tai nedēļai, ka es vairs tur nevēlos atgriezties, bet caur pozitīvo, ka man ir viegli būt mierā un balansā, jeb līdzsvarā. Jo tas ir arī par līdzsvaru. Kā tu spēj menedžēt savu to ikdienu. Jo pieņemsim man, diena sākas iepriekšējā vakarā.
Tāpēc es cirreiz tur bērnu steidzinu, sievu steidzinu, tur visi mazgāties, ja, jo man jāiet gulēt ir. Jo es zinu, ka, ja es aizēju pārāk vēl gulēt, man ir grūtāk to nākušo dienu uzsākt. Un tas ir arī par to, kā tu menedžē savu dienu, kā tu menedžē savas domas, par ko tu ikdienā domā. Un tā otrā metode ir, ja tu neveic to Wim Hof. Es drīkst vēl par Wim Hof. Jā, par Wim Hof, jā. Es nezinu, kā tev bija, bet man ar Wim Hof ir tāda pieredze, ka man sākumā nereālā kā pretestība ķermenim bija. Man vienkārši, es sāku elpot, un man ir tāds, ak, Dievs, es gribu šo beigt. Es gribu beigt ātrāk, ka beidzās. Tā kā. Un tad, kad es tieku līdz otrajai elpas aizturēji, tad viss pāriet. Es varu to turpināt, es varu to darīt, bet kā, tad, kad es arī klausījos, ko tu tikko runāji, tu visu laiku runāji par prātu. Tu visu laiku runāji par domāšanu, par nu, viss, kas notiek tā kā tādā mentālā prāta līmenī. Bet mēs aizmirstam par ķermeni. Un kas Wim Hofā notiek, ka tu arī tu apgulies, tu padomā par ķermeni, tos ķermenis atlaižās un tajā brīdī, kad tu elpo. Tu jau elpo nevis ar prātu, bet tu elpo, tu kustini savu ķermeni. Un lielākoties jau mēs nogurstam, kas ātrāk nogurst un kas visvairāk nogurst? Prāts. Nu, prāts grib visu laiku ieslēgties. Un mēs aizmirstam par ķermeni vienkārši. Mēs reāli aizmirstam par savu ķermeni tajā brīdī. Un ķermenis mums pat tik daudz nenogurtu, kā nenogurst, kā to izdara prāts, jo prātu mēs visu laiku, cik tur bija tās domas, es neatceros, bet 50,000 domas dienā. Vīriešiem bija tā, sievietēm bija vairāk tās domas. Ka, tas vienkārši, kas tur notiek. Un rēķini, jā, ka tās ķermenis arī netiek līdzi īstenībā, ja tu vispār, vai otra galējība atkal ir, ka tu atkal tieši, lai nedomātu, atkal ej un močīt to savu ķermeni, pat nedomājot, neizjūtot, kas tev īstenībā ir labi, kas tieši priekš tevis ir vajadzīgs, un vienkārši ņem un močīt, tur nezinu, kā vienalga sporta zāle vai sporta zāle, vienalga kas. Man tev jautājums, īsumā varbūt var atbildēt. Tu neesi tik ļoti tā intelektuālā darba veicēja. Vai tev tas smadzeņu migla arī kaut kad ir bijusi aktuāla tēma vispār? Jā, tieši tā, kad tu teici par intelektuālo darbu, es gribēju teikt, ka tieši tas pats ir arī šī emocionālā darba veicējiem, kas strādā ar cilvēkiem emocionālajā pusē. Ja, tas ir ļoti bieži, tāpēc, ka tu paņem, nezinu, tev ir vairāk klienti dienā, ja, pēc tam ir tāds tā kā tu kaut kur peldi vienkārši, jo tu esi tik ļoti iedziļinājies tajā savā darbā, ka tu vienkārši, jā, ir tā sajūta tiešām tā, kā tu saki, ka tu vienkārši kaut kur beigās peldi, jo tu monotoni visu izdari, jo tu saproti, tu izdari savu darbu, kur tu esi strādājis ar cilvēku, ar viņa emocionālo stāvokli un viņa lietām, un tad tu automātiski vienkārši skrien mājās, automātiski kā sievietē, pieņemsim, ja? Tu jau domā par nākamo, man jāiebrauc veikalā, jāuztais ēst, jānoliek bērni gulēt, un ja tu vispār nepārslēdzies, neizdari, kā saka, tiešām neieslēdz to slēdzīti, tagad beidzās darbs, un tagad man ir atpūtas brīdis sev, lai es vispār pārietu no tā darba uz atkal, kas es esmu, rekur tita, ja, sieviete, pēc tam mamma, sieva un viss. Tas ir ļoti svarīgi. Tas, manuprāt, ar slēdzītim ir, liela nozīme slēdzim ir, ka tu apzināti zini, ka tev ir šis slēdzis, ka tu pārslēdzies no darba, pārslēdzies uz mājām, bet nevis tā kā uzreiz no darba uz mājām. Ir svarīgs tas starposms, lai tā, jo tas ir tas, kas, manuprāt, var veidot to miglu, ka tu nepārslēdzies, ka tu nevienā brīdī vispār nesaslēdzies ar sevi, ka tu tikai to slēdzīšu pārslēdzi no tām savām lomām apkārtējām, bet neieslēdzies tā kā uz brīdi neatstāja tādu kā neitrālo, ka tas ir tikai tu.
Nu jā. Jo īstenībā tas secinājums tāds, ka jebkuru pat nav svarīgi tā intelektuāls darbs vai nē, tu jau noslogo savu nervu sistēmu tāpat, jā, ar jebkādām citām darbībām. Un ir vajadzīgs tas restarts, un tā Wim Hof metode ir, tev viņa prasa 10 minūtes, un tu esi restartējies. Tas tiešām nav svarīgi intelektuāls vai nē, jā. Es jaunajiem vecākiem, jaunajām mamām, es tieši iesaku tieši šīs pašas metodes, tā kā elpošanas, un tas strādā. Tas tiešām Wim Hofs ir, lai tā kā to, tā kā uzkurbulētu, ja, to enerģiju, kad viņas nav. Restartēt. Restartēt, un tad ir atkal tas, kad, bišķi nomierināties, tas ir, nezinu, Nē, man piemēram, Wim Hof metode arī nomierina. Nenormāli, jo, ja ir restarts, līdz ar to arī paliec mierīgs. Tu ieslēdz neitrālajā. Un tas ir arī par to nomierināšanos. Man vismaz viņa strādā ļoti labi kā nomierinošs un restartējošs. Tu sajūti enerģiju, un tas ir tāds nomierinošs. Jā, tā enerģija, jā. Viņa nav nekur pazudusi, viņa ir manī. Tā enerģija ir. Jā, un īstenībā vēl par otru metodi. Tā otra metode ir tāda. Es izmantoju vēl fizisku aktivitāti kā vienu, kas ir līdzīgi kā Wim Hof efekts īstenībā. Bet tur ir jānoķer kaut kāds tas pareizais moments un pareizā attieksme. Tur ir tas atslēgas vārds, man liekas, ka tev tā fiziskā aktivitāte apzināti varētu palīdzēt, ka tev tai apziņai jābūt tādai, ka tu zini, ka viņi tev palīdzēs. Jo man pietiek pat ar 15 minūšu fizisku aktivitāti, lai arī norestartētu ķermeni. Tāpēc, ka pamainās fokus uz kaut ko citu, un plus vēl fiziski tu izlādējies. Un iespējams, ka tev ir kaut kāds stress sakrājies, un tā enerģija ir jāatbrīvo, un to fizisko aktivitāti to var izdarīt. Un man ļoti palīdz fiziska aktivitāte plus iedvesmojoša mūzika. Ja ar Wim Hof es nomierinos, tad īstenībā ar fizisku aktivitāti plus iedvesmojošu mūziku es vēl uzlādējos. Tas ir vēl tāds tā kā cita versija, ja tev gribās dabūt vēl to uzlādi. Ja, pieņemsim, ja fiziska aktivitāte būs stundu pusotru, tu dabūsi lielākoties mieru, jo tev ķermenis būs fiziski noguris un izlādējies, labā ziņā. Bet svarīgi, protams, arī nepārforsēt ar fizisko, jo citi iet uz trenižera zāli, lai vienkārši aizmirstos, un tu viņi nejūt to robežu. Es zinu, ka man tā bija. Es nejūtu robežu savai fiziskajai aktivitātei. Es gāju uz trenižera zāli, es gāju kā izlādēties un kaut kādā ziņā aizmirsties no ikdienas, un man es ievilku tik dziļi, ka man vispār nebija spēka un ieiet otrā grāvī atkal. Un tas nav palīgs. Tāpēc 15 minūtes līdz pusstundai fiziska aktivitāte mēreni darbojoties ir ļoti labi var restartēt šo sistēmu. Un pateicības vienkārši tajā dienā atrod vismaz tās lietas, par ko tu vari pateikties. Jo tas tevi paceļ tādā augstākā vibrācijā un vienkārši novērtēt to dienu. Paldies, ka tev ir tāda smadzeņu migla tajā brīdī, jo tas tev vienkārši liek apstāties un sajust atkal sevi. Un atgriezties pie sevis. Un jo tevs uzdevums ir pamanīt to. Pamanīt. Un neievilkt to uz vairākām dienām, nedēļām, mēnešiem vai pat gadiem. Un, pamanīt, pieturēties pie kaut kāda tā savas rutīnas. Jā, to menedžmentu.
Doma menedžments ir ļoti būtisks. Tas ir par to arī pamanīt, ko tu domā. Jo mēs domājam visādas negatīvas lietas, par ko mums ir bail, ko mums negribās darīt. Un visu laiku tādu negatīvo. Bet tiklīdz tu sāc pamanīt, ko tu domā, tad tu ļoti labi vari pārvērst visu uzreiz uz pozitīvo. Tiklīdz tev negatīvais nāk prātā, pārvērt uz pozitīvo. Tas ir treniņš. Tas ir tāpat kā iet uz trenižera zāli. Un tu savas domas vari trenēt. Un sapratīsi vienā brīdī, ka tev nenāk negatīvas domas galvā, bet tu sāc domāt vienkārši pozitīvā vektorā. Ja man liekas, tu par to sporta zāli runāji, tā ir brīvība, aktivitātes, fiziskas aktivitātes, bet tas ir ļoti riskanti cilvēkiem, kuri visu laiku, var teikt, ir tajā brain fog, ja? Tas ir uz to izdegšanas robežu noteikti. Jā, tas ir riskanti. Tas ir riskanti, jo tu vispār, teiksim godīgi, tā ir bēgšana tieši tāpat kā alkohols, cigaretes, jā, kāpēc tas viss notiek, jo tā ir tāda aizbēgšana no kaut kā, un tu ejot uz sporta zāli, neapzināti, ka tu ej neapzināti uz to zāli, var nodarīt savu pāri, jā, es zinu vairākus cilvēkus, kam tiešām tā ir, un jā, Edgars, tu esi viens no tiem, kas gan traumas var gūt, jā. Gan visu. Un lai arī trenējas ar treneri, jā, kopā. Tāpēc, ka ķermenis vispārēji ir noguris tajā brīdī, un ķermenis nav gatavs tādai fiziskai slodzei. Un tāpēc arī var rasties tās traumas. Un ķermenis tev signalizē, ka tu esi kaut ko salaidis dēlī. Vienkārši tev nedara vairs pa vecam iet un kačāties nenormāli, vai tur nodarboties ar sportu tādā līmenī, kā tu to iepriekš darīji. Tāda apzinātība. Jebkurā gadījumā tu man vari jautāt, gan par Wim Hof, gan par jebko citu. Uzdod jautājumus, ja kas, es tev varu aizsūtīt linku, vienkārši dod ziņu. Tā līdz nākamajai reizei.